Tātad, labvakar visiem! Laipni lūdzam atpakaļ Parabellum. Šodien mēs apspriedīsim mākslīgā intelekta izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos. Teiksim, gan hakeri, gan valstu struktūras, propaganda, viltus ziņas. Jūs esat redzējuši, cik bieži tiek ģenerēti attēli un pēc tam ievietoti tīklā? Daļai arī mafijas, daļai cilvēki, kas cenšas izmantot programmatūru, lai izveidotu trojānus, lai radītu ļaunprātīgu programmatūru, ko izmantot izspiešanai vai krāpniecībai, izpirkuma pieprasījumiem, kas būtībā nozīmē, ka tev jāmaksā, ja vēlies atbloķēt. Un tas ir ļoti saistīts arī ar kriptovalūtu pasauli. Un, lai par to runātu, mums šodien pievienojas Ivans Barbato, tāpēc laipni lūgts. Laipni atgriezies pēc mierīga laika tuvajos austrumos. Tā ir taisnīgi. Vēlreiz liels paldies par tavu uzaicinājumu, un man vienmēr ir liels prieks būt tavā kopienā. Jā, kā bijām iecerējuši, ideja bija turpināt mūsu ceļojumu mākslīgā intelekta pasaulē. Gaisma mainās. Tādā ziņā, ka mēs sākām visu spoži, viss bija vērsts uz nākotni, jo mēs bijām apskatījuši vēsturi, tagadni, nākotni, īpaši par mākslīgo intelektu. Tad jau pēdējā tiešraidē mēs iegājām pasaulē, kas iespējams sāka kļūt mazliet pelēka. Šī mākslīga intelekta ieviešana militārajā sistēmā, militārajā sektorā. Mēs runājam par Palantīru, mēs runājam par Antropika. Starp citu, arī šajos aspektos ir jaunākās ziņas. Pagājušajā nedēļā San Francisco tiesnesis jau piešķīra pirmo uzvaru. Mēs vēlamies to pateikt Antropik, kas bija iesūdzējis Pentagonu par slaveno stāstu par Antropika iekļaušanu piegādes ķēdes riska sarakstā. Tas būtībā būtu liedzis Antropika strādāt ar visiem piegādātājiem, kuriem ir darīšana ar Pentagonu. Tātad šajā gadījumā mēs reģistrējam pirmo tādu kā uzvaru no Antropika puses. Tomēr viss turpinās. Iemesli, kāpēc šis karš tika uzsākts tuvajos austrumos. Noteikti analītiķi un vēsturnieki tos tuvākajā laikā, dienās, nedēļās, mēnešos, ja ne gados, izskatīs. Bet noteikti mākslīgais intelekts bija viena no jomām, kas izmantoja šo karu, lai nostiprinātos. Palantīra pagājušā nedēļā skatījos intervijas ar vēl vienu diezgan interesantu personu, teiksim tā. Nezinu, vai tu zini Palantīru. Mers Lakijs, Anduril dibinātājs. Puisis, kurš bija pārdevis savu dibināto uzņēmumu Oculus uzņēmumam Meta, Facebook, nopelnot kaudzi naudas, un viņš ir pārorientējies uz militāro nozari, arī ar lieliem panākumiem. Tieši pagājušajā nedēļā viņš prezentēja jaunu progresu savā dronā Fury. Nezinu, cik daudzi no jums viņu pazīst, mums ir bijusi darīšana ar viņu. Tas, ko viņi parādīja, nav nekas īpaši interesants vai inovatīvs, izņemot to, ka viņi saka, ka vēlas to izdarīt. Ieroču sistēmas ar parastiem rīkiem un ar tehnoloģijām, kuras var iegādāties parastām komerciāli pieejamām. Kas ļoti pārsteidz šajos jauniešos, mēs jau esam šo tēmu apsprieduši gan pieminot lielās sprādzienu teorijas brīdi, gan to, ka visi šie personāži bija aizgūti no videospēlēm. Pauls Mers, starp citu, dodas veikt intervijas iešļūcenais Bermudās havajiešu kreklā ar izspurušiem matiem. Viņš pavada vairāk laika dzerot enerģijas dzērienus nekā pļāpājot. Un būtībā, kad dzird šādu veidu investoru runājumu, rodas sajūta, ka viss kļūst par mākslīgo intelektu, ka mākslīgais intelekts atrisinās visu. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz to, kas notika Irānā, kamēr viss ir statisks, ir iespējams panākt ievērojamu progresu. Bet, kad viss kļūst kinētisks, tas ir nedaudz citādi. Irānas atbildes noteikti nebija paredzētas, un noteikti nebija paredzētas sekas. Lūk, starp citu, šis ir attiecīgā personāža atpazīstamais tēls. Viņiem ir divas lieliskas mūsdienu uzņēmēja īpašības.
Viņi ir gan prasmīgi tehnoloģijās, gan izcili inženiertehniskā ziņā. Tas ir, viņi prot izmantot arī sociālos tīklus. Jā, izveidot sev tēlus, vai ne? Jā, tieši tā. Un kā Elons Musks, viņam ir ievērojamas industriālās inženierijas spējas. Tas ir, ja paskatāmies, piemēram, uz to, kā Elons Musks atkopās saistībā ar OpenAI vai citām kompānijām. Tas bija neticami. Viņš 67 mēnešu laikā ir izveidojis uzņēmums, piemēram, Gigafactory, un ja tā, tad arī šo Anduril uzņēmumu viņš ir izveidojis tāpat. Viņš būvē fermas, modulāras rūpnīcas un gatavojas kļūt par vienu no lielākajiem Pentagonam piegādātājiem. Taču tas, kā jau teicām, ir tas pārskats, ko mēs veicām. Mēs pārcēlāmies no pilnīgi apgaismotas zonas uz nedaudz pelēku zonu, ja tā var teikt, kur viss ir ļoti saistīts ar propagandu, ļoti bieži ar faktiem, taču nevienmēr tie ir apstiprināti. Un doma, kas mums ar Mirko radās, ir šodien pārcelties uz to zonu, kas noteikti ir ēnas zona, varbūt pat pilnīgi melni. Jo tāpat kā mēs redzējām pārējā no statiskā uz kinētisko Irānas karā, nevienmēr aktieri, kurus mēs ieliekam spēka tumšajā pusē, reaģē tā, kā bija paredzēts. Un bieži viņi arī organizējas un ar ievērojumiem panākumiem izmanto šīs tehnoloģijas. Lūk, tieši tā. Šodien mēs sāksim sarunu, kas būs sadalīta 4 posmos, ja vēlamies to šādi sadalīt. Tad mēs galvenokārt vērosim tumšās puses spēlētājus un to, ko tā pārstāv. Brīdinājumi un draudi valstīm, varbūt mēs tos ierobežojam līdz NATO valstīm, iekļaujot Eiropu un Amerikas Savienotās valstis. Tad mēs veiksim tādu kā lidojumu, kas arvien vairāk pietuvināsies tam, kādas būs mūsu pašreizējās un nākotnes problēmas. Sāksim tieši tā, kā Mirko rāda. Šoreiz es mazliet mainīju pieeju, tāpēc izvēlējos grafisku ceļu, gandrīz tā, it kā tās būtu tīmekļa lapas. Tad sāksim aplūkot, kā tiek izmantots mākslīgais intelekts un vispārīgāk runājot mūsdienu tehnoloģijas tajos, ko mēs varam definēt kā asimetriskus konfliktus. Visi mūsdienu konflikti ir asimetriski konflikti. 2022. gada februārī mēs sākām redzēt konflikts starp Krieviju un Ukrainu, un arvien biežāk mēs esam liecinieki konfliktiem. Kad mēs lietojam vārdu konflikti, mēs domājam gan fiziskas sadursmes militārā līmenī, gan arī konfliktus no attīstības viedokļa. Mēs jau esam aplūkojuši visu mākslīgā intelekta pasauli, samazinot to līdz 2 lielām pasaulēm – Amerikas Savienotās valstis un Ķīna. Šī ir īstā cīņa, kurā mēs kā eiropieši esam novērotāji un šo tehnoloģiju lietotāji. Lūk, tieši tā, kad mēs aplūkojam šo tēmu asimetrisko konfliktu kontekstā. Mirko, ja vēlies nolaisties mazliet zemāk, lai mēs varam parādīt arī pārējo no izplatīšanas līdz integrācijai un izmantošanai, īpaši divējādi lietojuma gadījumā, šo tehnoloģiju, katrs savā kārtā. Tad, kad mēs sākam vērot pasauli, pamazām mēs virzamies uz citu pasauli. Ko iespējams mūsu sarunas pēdējā daļā mēs skaidri identificēsim kā terorismu, kibernoziedzību, tātad organizēto noziedzību izmantojot tehnoloģijas, pat kiberkaru. Un mēs sniegsim piemēru un par klasisko organizēto noziedzību, kas arvien vairāk pāriet uz gandrīz inteliģentu organizāciju, gandrīz izmantojot visas šīs platformas. Tāpat kā mēs, parastie pilsoņi, bijām to uztvēruši, arī šīs organizācijas aprobežojas ar to, ka ir šo tehnoloģiju lietotāji vai superlietotāji. Tāpēc mēs tās neatrodam pētniecībā un attīstībā, bet gan izmantošanā. Bieži vien tā ir ļoti izdomas bagāta, un bieži vien šo tehnoloģiju izmantošana nav paredzēta no to izgudrotāju puses. Pirms tam aizkulisēs mēs runājām ar Mirko. Piemēram, Telegram ir lielisks saziņas mehānisms.
bet bieži vien to ļoti izdomās bagāti izmanto arī noziedznieki. Un tādi ir ļoti daudz. Cik dīvaini tas arī neizklausītos. Šīs tik plaši izplatītās platformas galvenokārt tiek izmantotas propagandai, nevis saziņai starp organizācijām, kā mēs to redzēsim vēlāk. Tātad, ko viņi patiesībā dara? Viņi atrod jaunumu, tāpat kā mēs visi, un meklē veidus, kā to izmantot savā labā, veidojot īstus ekosistēmas. Tas šobrīd rada lielas grūtības iestādēm. Tas rada lielas grūtības iestādēm, jo bieži vien ir darīšana ar mehānismiem, kurus noteikti varam saukt par divējādi lietojumu mehānismiem. Proti, tie bieži ir komerciāli mehānismi, tāpēc tos ir ļoti grūti kontrolēt. Bieži šie mehānismi, piemēram, platformas, kuras mēs visi zinām, piemēram, WhatsApp vai arī Telegram, ir tās sauktās platformas ar pilnīgu šifrēšanu. Šajās platformās pati kompānija, pati organizācija, pati vienība, kas izveidojas platformu, nevar iejaukties ziņojumā. Proti, tas, kurš nosūta ziņojumu, ir vienīgā persona kopā ar saņēmēju, kas var redzēt ziņojumu atklātā tekstā. Tātad varas iestādēm ir lielas grūtības izsekot šīm organizācijām, kas bieži darbojas pelēkajās zonās. Tās tiek izmantotas, izmantojot zināmas platformas, bet bieži arī ļoti maz zināmas platformas, lai apmainītos ar ziņojumiem. Kā tas darbojas, iesim mazliet dziļāk. Kā notiek šo spēju izplatīšana? Tieši tā, viņi galvenokārt nodarbojās ar operatīvo integrāciju. Šajā sākotnējā posmā mēs paliekam nedaudz vispārīgi, vispusēji, bet pēc tam mēs arvien vairāk iedziļināmies. Viņi bieži un labprāt izmanto atvērtus kanālus, vai ne? Es teiktu, ka mēs varam sadalīt 6 makro jomās. Viena no galvenajām jomām, ko izmanto noziedznieki, apvienosim tās visas kopā, jo dažādas definīcijas var attiekties gan uz terorismu, gan uz noziedzīgām organizācijām, lielākām vai mazākām, vairāk vai mazāk organizētām, līdz pat vienkāršiem vientuļiem vilkiem. Pirmā noteikti ir kibertelpa. Kibertelpa būtiski gūst labumu no mākslīgā intelekta. Varbūt Mirko nolaid mazliet zemāk, lai arī skatītāji var redzēt. Tieši tā, tieši tā. Kibernoziedzības pasaule ir milzīgi iegūst no mākslīgā intelekta. Kāpēc? Jo vienkārši mākslīgā intelekta izmantošana apvienojumā ar tūkošanas spējām, spēju izplatīt informāciju, tātad ietekmi un propagandu, ir ļoti palīdzējis. Gan šajā gadījumā kibernoziedznieki, gan arī pašas teroristiskās un pseidoteroristiskās organizācijas, tātad arī tie, kas atbalsta šīs organizācijas. Ietekme un propaganda iespējams kļūst par vienu no viņu spēcīgākajiem ieročiem, kurus ir visgrūtāk apturēt. Es domāju, ka Itālijā mēs pagājušā nedēļā tieši vakar bijām liecinieki šai ietekmes problēmai, kad tika arestēti vairāki nepilngadīgie, no kuriem viens tika apsūdzēts. Es domāju, ka kopumā 7 jaunieši bija iesaistīti, tomēr viņi bija daļa no grupas, ko sauc par Werewolf Division. Mirko, tu esi vēsturnieks, liels vēstures zinātājs. Tu zini, ka šī nav jauna grupa. Tā bija izveidota kā vispārējas pretošanās grupa jau 2. pasaules kara beigās. Un ko tā dara? Tā cenšas izplatīties, cenšas ietekmēt, cenšas izplatīt propagandu. Diemžēl tagad vietālruņu un sociālo mēdīju platformu sniegtās priekšrocības nevienmēr ir pozitīvas un nevar būt 100% pozitīvas. Arī tās dramatiskās sekas. Un īpaši jaunieši, ļoti jaunie, noteikti ir tie, kas ir visvairāk pakļauti, visvājākie un visvieglāk ietekmējamie. Šo grupu vervēšana iesaist arvien jaunākus cilvēkus. Jau viss bija sācis 2000 gadā, kas tas bija?
Jau 8-10 gadu vecumā viņi izmantoja Facebook vervēšanai, un tā tālāk bija daudz gadījumu. Ir viens gadījums šajās nedēļās, neskatoties uz to, ka Irānā, manuprāt, ir ap 200,000 pasdaran un 600,000 basigi Islāma revolūcijas gvardes korpus. Pasdarāni vervē 12 gadus vecus zēnus ar pilnu formu, ar visu nepieciešamo. Protams, viņi sāk ar novērošanas, informācijas vākšanas un citām līdzīgām aktivitātēm. Taču, protams, šādos apstākļos tas ir nedaudz vienkāršāk. No šo organizāciju puses viņus indoktrinē, radikalizē un tā tālāk. Tāpēc, kad es pieminēju ISIS, tas ir pilnīgi precīzi, taču, diemžēl, tas notiek daudz viet pasaulē, arī Eiropā. To mēs iespējams apskatīsim šīs mūsu sarunas 3. daļā. Tieši tā, kā jau teicām, tātad vervēšana un mobilizācija. Un tad viņi to ļoti izmanto, lai izveidotu finanšu un loģistikas noturību. Viņi ļoti labi vienojās, izmantojot platformas ar kodiem, ko lieto savā starpā, un mēs tos redzēsim noslēguma posmā. Arī pašas platformas, Mirko, tas nav mākslīgais intelekts, bet viss, kas ar to saistīts. Internetbanka un finanšu platformas tiek ļoti plaši izmantotas, lai apgrozītu naudu, un tas viss izmanto vienu koncepciju. Nezinu, vai esi kādreiz dzirdējis par tehnoloģiju, ko sauc par Tor, kas ir pārlūks. Teiktu, ka jā. Visi, kas strādā arī OSINT jomā un blakus esošajās nozarēs, zina šo tehniku. Ka pastāv arī tumšās OSINT metodas. Jā, nē, pilnīgi noteikti, jo arī tie, kas strādā labajā pusē, ir jāaizsargājās. Tāpēc viņi izmanto sīpolu sistēmu. Onion tieši to arī nozīmē. Tas tiek arvien vairāk maskēts. Tas ir arī Tor pārlūka simbols, starp citu. Tieši tas ir. Tad izveidojot virkni starpnieku serveru, tad satelītu, tas tiek arvien vairāk maskēts. Līdz brīdim, kad iestādēm kļūst neiespējams saprast, no kura servera. Varbūt tas ir kāds, kas dzīvo blakus, tepat, bet rodas sajūta, ka viņš raksta no Singapūras vai citurienes. Bija Silk Road, jā. Jā. Jo zināja, ka Silk Road bija fórums, kur tu varēji nopirkt no slepkavas paciņu zāles pistola, kas tev atnāca izjaukt. Un tad tika pieķerts praktiski īpašnieks, tagad, ja nemaldos, FIB, viņu jau dažus gadus tur cietumā, taču ir radušās citas versijas. Ir arī itāļu variants, kas, ja nemaldos, saucās fórums Cipolla, tad parādās apakšvarianti un tā tālāk. Tas viss ir pilnīgi taisnība. Turklāt, ja tev un tavai kopienai būs interese, kādā citā reizē varam paskatīties uz valsts aktieriem, īsi parunāt par to, kiberdrošības pasaule dalās. Divās lielās kategorijās. Tie, kas strādā hakeru pasaulē, dalās. Kad tu strādā parastā uzņēmumā, komandas ir sadalītas sarkanajās un zilajās. Zilie ir aizstāvji, sarkanie ir tie, kas veic uzbrukuma testus, lai pārbaudītu sistēmu. Tad lielais hakeru pasaule ir sadalīta cepurēs – baltā, pelēkā un melnā. Baltie ir ētiskie, bet melnie ir ļaundari. Un pelēkie ir tie, kas dažkārt darbojas uz robežas. Tad ļoti smagi. Tie teoloģiskie, vai ne? Tie, kas, piemēram, ir Krievu Sandworm grupas dalībnieki, kuri iespējams neko nedarītu pret citu Krievu, bet to dara pret Ukraiņiem. Ir tādi, kas uzlauž Indijas zvanu centrus un praktiski visu to pārraida YouTube. Tas ir diezgan slavens, vai ne? Tādā ziņā, vai tas ir ētiski? Jā, jo viņš neņem naudu, bet tehniski viņš izdara citu noziegumu citā valstī, pret kādu, kurš izdara noziegumu citā valstī. Un jāpiemina arī tas, ka bieži vien vārdu hakeris lieto nepareizi. Pilnīgi noteikti. Uzlausta spēle. Nē, tie ir krakeri, kas lauž aizsardzību. Tad ir arī lemeri, kas bija arī nievājošs termins, lai pateiktu, tu esi lemeris. Patiesībā lemeris ir tas, kurš ļoti izliekās par hakeri, bet patiesībā tāds nav.
Jā, Patiesībā tie bija tie, kas izmantoja atvasinātas programmas. Es runāju par ļoti vecām lietām, 90. gadiem, piemēram, Back Orifice un tam līdzīgām lietām. tad mums noteikti jāveido šī sērija, jo Mirko ir ieviesis ļoti interesantu tēmu, jo kopumā tie, kas strādā kiberdrošības jomā, nesauksim viņus par hakeriem, iedalās valsts aktoros. Tātad valstis, kas savā starpā karo, veids kiberkaru savā starpā, un ir arī ideoloģiski grupējumi, piemēram, Anonymous. Bieži vien viņi ir centušies palīdzēt cilvēkiem, un ir arī noziedznieki. Valsts un noziedzīgo hakeru pasaulē ir izveidojies īsts franšīzes tīkls. Par to mēs vēlāk parādīsim. Ko tad viņi dara? Viņi raksta īstus rokas grāmatas, piedāvā arī apmācības un paskaidro, kā darīt lietas. Kāpēc tas tā ir? Pirmkārt, uzbrukuma virsma ir milzīga. Tas ir tīmeklis. Kāpēc ne visi spēj to izdarīt vienlaicīgi? Tajā brīdī, kad viņi veido franšīzi, viņi paskaidro puišiem vai indiešiem vai vietnamiešiem vai kambodžiešiem, kā veikt šos uzbrukumus, un viņi saņem procentu no 15 līdz 20% no ienākumiem. Bet ar šo, ko viņi panāk? Viņi novērš to, ka kāds cits uzbrūk šai personai vai kādam citam. To sauc par riska nodošanu. Tieši tā. Tad brīdī, kad puika, kurš tikai sāk, izdara kaut ko nepareizu, un pēc tam, kad policija pieklauvē pie mājas durvīm, sekas izjūt puika, nevis grupa. Tad mēs arī parādīsim, kā viņi to dara, kā viņi runā, kāda veida sarakstes viņiem ir. Tas ir interesants jautājums. Cik izplatīts ir kiberkarš? Nekad nav runāts par jebkādu veidu uzbrukumiem. Tās ir neredzamas kardarbības. Tie ir gadījumi, kas nāk gaismā, kad tiek uzbrukts slimnīcai, kad tiek uzbrukts elektrotīklam, un valsts par to neziņo. Taču, jebkurā brīdī notiek kari, arī tādi, kas tiek izraisīti absurdu iemeslu dēļ. Gameri, kuri sadusmojās uz izstrādātāju un veids DDoS uzbrukumu spēļu serveriem, līdz viņi neatceļ ielāpu vai neatbloķē kontu, vai arī dara ko līdzīgu. Ir daudz karu, kas notiek, kad par tiem tiek stāstīts. Jā. Bieži vien valstis tos veic militārā līmenī. Nav tā, ka FIB nākt un teikt, skatieties, vakar mūs uzlauza. Tā ir iekšēja lieta. Un tad viņi to atklāja. Atmetot Kašpateru, kuru nesen uzlauza Irāņi, nevis viņa personīgo e-pastu, tāpēc parole visticamāk bija 1, 2, 3, 4, 5, ņemot vērā šos personāžus. 90% gadījumu parole ir tavā dzimšanas datumā. Mašs triks, ko varat izmēģināt, ja vēlaties uzzināt, kāda Facebook parole. Jūs pajautājat viņam viņa mātes pirmslaulības uzvārdu, viņa dzimšanas datumu, viņa mīļākā mājdzīvnieka vārdu. Šie ir 3 no 5 atkopšanas jautājumiem. Tas pilnīgi noteikti, jā. Taču jautājums, ko uzdeva tavs lietotājs, ir pārāk labs. Tas prasa atbildi. Tad pamazām šīs sarunas laikā es tev minēšu piemērus no tiem 45 gadījumiem. Daži būs vecāki, lai nevarētu to sasaistīt ar pašreizējām situācijām. Bet, kā teica Mirko, nevienmēr tiek atklāti iemesli. Tas nav izdevīgi. Es tev pateikšu tikai vienu lietu. Pagājušā vasarā Spānijā un Portugālē bija elektroenerģijas pārāvums. Portugāle atguvās pēc dažām stundām, 10-11 stundām, Spānijai vajadzēja nedaudz ilgāk. Oficiālai iemesli daudzi. Ja es būtu zienkārīgs, es paskatītos, kas bija Stuxnet vīruss. Tas, kas pirms dažiem gadiem lika uzsprāgt centrifūgām Irānā. Protams, iestādes nevar izpaust šāda veida lietas. Taču, piemēram, ir oficiāls dati, ko izdevusi Anthropic, kas tika pakļauta ļoti koordinētam uzbrukumam, kurš 90% bija automatizēts, turklāt izmantojot pašas Anthropic tehnoloģijas. Un uzbrukumu veica GTG 1002, kas ir oficiāli Ķīnas grupa. Tie ir Ķīnas militārie spēki. Piemēram, Mirko tagad minēja Patelu. Andala pēdējā laikā ir veikusi daudz uzbrukumu. Tie ir Irāņi. Andala ir Irāņu grupa. Tas mums dod iespēju turpināt runāt par pelēko zonu. Jo bieži vien, kā Mirko jau minēja,
es gribu ieriept izstrādātājam un tā tālāk. Šī pasaule ļoti balstās arī uz reputāciju. Tātad, ja man izdodās kādu ļoti nobiedēt, kad es tiešām uzbruku kādam, kurš nemāk aizstāvēties, es varu viņu patiešām ļoti nobiedēt. Tātad Andala veids nozīmīgus uzbrukumus. Nevienmēr tie ir tik spēcīgi un veiksmīgi, kā viņi saka. Iespējams, piemēram, Patela gadījumā, tas ir gadījums, kad viņi uzlauza kāda cita tālruni, kurš viņu fotografēja. Tas nav Patela tālrunis. FIB tālruņus nav tik viegli uzlauzt. Taču Andala, piemēram, pirms dažām nedēļām veica patiešām spēcīgu uzbrukumu uzņēmumu Stryker. Stryker ir medicīnas ierīču piegādātājs. Amerikā patiešām ļoti spēcīgs. Viņš to bloķēja. Viņš to bloķēja un nodarīja daudz zaudējumu. Viņš iznīcināja daudz ko. Tātad šīs grupas ir spēcīgas, tās tiek atbalstītas un kļūst arvien spēcīgākas arī tāpēc, ka šeit jāizdara svarīga piebilde. Atšķirībā no modernākā mākslīgā intelekta, kas iesaista ļoti gudrus cilvēkus, lielas laboratorijas, lielas investīcijas, šī ir pasaule, kurā tā kā intelekts ir izplatīts pa visu pasauli diezgan vienmērīgi. Grupa ar 45 cilvēkiem, ar tehnoloģijām, kas mākslīgajam intelektam jau ir novecojušas, tomēr viņi spēja izmantot sistēmu ievainojamības. Spēja darboties un būt spēcīgi visā pasaulē. Šajās dienās, starp citu, es domāju, ka tas bija tieši šodien, tāpēc es to varu pateikt, šī ziņa. Arī Lībijā viņi organizējās, Mastre organizēja karaspēku, lai varētu izveidot kibercīņas vienības. Ziemeļkoreja no tā pārtiek. Ziemeļkoreja gadā nopelna apmēram 1000 miljonus dolāru no izspiedēju programmatūrām, izpirkumiem un šantāžām. Quindi, insomma, pēc tam, kad iesim tālāk, pastāstīšu par Lazarus, kas ir Ziemeļkorejas grupā. Tieši tā, Mirko, ejam pie matricas. No 1 līdz 5, protams, 5 ir vissmagākais, visbīstamākais līmenis. Esmu jums sadalījis tehnoloģijas un funkcijas ar to jomu, kur tās tiek izmantotas. Tad, piemēram, mākslīgā intelekta atbalstīto sistēmu jomā noziedznieki, teroristiskās vai pseidoteroristiskās organizācijas spēj daudz vieglāk nekā agrāk veikt propagandu un vervēšanu. Propaganda ir svarīga tēma, tā joprojām pastāv. Jo, piemēram, īpaši pretterorisma jomā iestādēm ir ļoti grūti sasaistīt noteiktu uzvedību ar pamatotām apsūdzībām, ar pierādījumiem. Jo propaganda ir kaut kas, kas izplatās diezgan nelineāri. Labi? Tātad, piemēram, viņi spēja daudz vieglāk izveidot video, izplatīt tos dažādās valodās, un galvenokārt viss kļūst arvien sarežģītāks. Kļūda tiek pieļauta apzināti. Tu atceries, Mirko, vīrieti melnā, vai ne? Pēc Rozvelas gadījuma CIP sūtīja pie cilvēkiem, kuri apgalvoja, ka ir redzējuši kaut ko vīriešus, kas bija ģērbušies līdzīgi kā Džons Belushi, vai ne? Tāpat kā Blūza brāļi. Pēc iespējas teatrālāk, ar tādām pašām mašīnām kā filmā Men in Black. Kāpēc? Tāpēc, lai tad, kad cilvēki stāstīja par notikušo, šie ir 50. gadu filmas, tās ir pirmās ietekmes operācijas, kad cilvēki stāstīja, kas bija noticis, viņas uzskatīja par trakajiem. Pie manis mājās atnāca cilvēki melnā apģērbā ar Ray-Ban brillēm, nu ko tu vispār stāsti? Un to pašu dara arī propagandisti, proti viņi apzināti ievieto dažas lietas, kļūdas. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viss ir pārāk perfekti, tas izraisa pārāk lielu ziņkāri. Piemēram, tādā civilā, komerciālā jomā, vai ne? Pavisam nesen tika izveidots pilnībā mākslīgā intelekta avatars, ļoti skaista meitene vārdā Alana, hispāņu izcelsmes, influencere,
kura bija sasniegusi miljoniem sekotāju. Arī gigičādā. Jā, pilnīgi noteikti, jā, kad sekotāji tas ir... Tipisks muskuļots čalis, ko redz, tam vajadzēja būt turku modelim, neatceros, kas tieši patiesībā tas bija izdomāts, tas bija vairāku modeļu pārspīlēts sajaukums un tā tālāk. Jā, tās ir darbības. Tieši šonedēļ neatceros vārdu, bet bija kāds konts, kurā bija ļoti skaista meitene, kas bija amerikāņu kareive. Viņa lika bildes ar Trumpu, ar Melāniju, visos apstākļos, protams, patriotiska, ļoti skaista, amerikāņu sapnis, bet izrādījās, ka tas viss bija tikai pilnīgs avatars. Bet, kad tas notiek, lietotāji sadusmojas un pārstāja to skatīties. Savukārt, ja ir kādi trūkumi, tas viss ir apzināti ieplānots, jo viņi vēlas normalizēt. Atceries to video par uzbrukumu Pentagonu ar Tomu Krūzu. Tieši tā, ļoti labi. Paldies, Jessica Foster. Video, ko izveidoja Pentagons uzreiz pēc uzbrukuma Irānā, tādā Tomam Krūzam līdzīgā stilā un tā tālāk. Kāds ir mērķis? Mērķis ir normalizēt, lai viss izskatītos kā spēle, lai visi attālinātos, dehumanizētu visu notiekošo. Tāpēc tagad, kad tu redzi dronu uzbrukumu, tu koncentrējies uz uzbrukuma panākumiem. Labi, tu koncentrējies uz drona uzbrukumu, nevis uz sekām. Labi? Tad lūk, ko dara lielie valodu modeļi. Viņi atkal palīdz. Propaganda, vervēšana, kiberoperācijas, tad tik kļūst ļoti spēcīgas. Ar krāpniecībām, valodas maiņām, ar pikšķerēšanu, kas kļūst arvien sarežģītāk, arvien grūtāk. Jā. Vairs nav tāda nigēriešu prinča kā agrāk, kas tev sūtīja e-pastus. Ļoti slikti uzrakstīti. Tagad viņi ir daudz prasmīgāki. Es tev saku no savas pieredzes kā YouTuberis. Es saņemu ļoti daudz e-pastu no cilvēkiem, kas izliekās par YouTube, par Facebook, cilvēkiem, kas man raksta. Ir problēma ar autortiesībām tavos video. Draugs ieej šajā saitē un tādas lietas. Ļoti daudz tādu pienāk. Vai arī ir viltus komerciālie piedāvājumi, kad tu saņem e-pastu, mēs esam sponsors X, mēs pārdodam mikrofonus, mēs tev to nosūtīsim un tā tālāk. Leju pielādē ievada pakotni. Tu, protams, veic skalēšanu tiešsaistē un, protams, trolgramu. Pilnīgi noteikti. Šo sauc par vienas klikšķa risinājumiem, bet mēs esam nonākuši līdz punktam, kur ir arī nulles klikšķa risinājumi. Šodien esam atklāsmi noskaņās. Daudz no jums to būs dzirdējuši. Piemēram, jau pirms dažiem gadiem bija programmatūra ar nosaukumu Pegasus, Izraēlas programmatūra. Jeffa Bezosa telefons tika inficēts ar fotogrāfiju, ko nosūtīja Mohameds bin Salmāns, MBS Saudarābijas karalis. To mēs parādīsim raidījumā. Kā tas notiek, mēs to parādīsim 6. sērijā. Tas man atgādina, ka tagad tas cirkulē WhatsApp, vai ne? Jā. Tas man sasmīdina, jo, kad man atnāk kāds čats, tas bija noticis no profesora Brečīs, sveiciens viņam, atnāk attēls ar tekstu, lūdzu nobalso par manu meitu. Bravissimo. Tā ļoti plaši izplatās. Tā ar Pegasu bija daudz viltīgāka, sarežģītāka, jo tam nav vajadzīgs neviens klikšķis. Tu neko nevar izdarīt, pat ja tu to nespied un neatver. Tagad mēs to parādīsim, kad taisīsim raidījumu, kā tas notiek. Pāriesim pie dažiem gadījumiem. Mēs joprojām esam pasaules mērogā. Pāriesim pie dažiem gadījumiem, tagad gadījumi no tuvajiem austrumiem, Āzijā, Āfrikā, zemāk šajā slaidā, ko tu rādi. Tātad, tuvie austrumi jau tika pieminēti, Mirko jau minēja ISIS, Hezbollah, starp citu propagandas pasaulē, lūk, šīs apsvērums ir jāizsaka. Mirko, vari parādīt to fotogrāfiju, kur ir Hamads Bahars un Zahirs Biravī? To fotogrāfiju no tās skatuves. Šis pienāk. Labi, es par to laiku paskaidrošu. Propaganda bieži izmanto arī cilvēkus, kuri to neapzinās. Tātad, piemēram, šajos krāpniecības gadījumos, kurus mēs iepriekš aprakstījām, lūk, Mirko to palielina, kungs ar lapiņu vidū pelēkā žaketē ir Ahmads Barahs.
Un pie sarkanā karodziņa ir Zahirs Brahimī. Tas tur ir Hamas ārlietu ministrs. Anglijā viņi abi. Žans Reno pēc rehabilitācijas. Idue, mēs viņus ļoti labi pazīstam, pat nezinot, Eiropā. Abi bija vairāku flotiles laivu īpašnieki. Tie, kas devās izdalīja pārtiks preces, un pēc tam Izraēlas varas iestādes viņus arestēja un tā tālāk, viņi ļoti bieži izmanto cilvēkus, kuri paši to neapzinās. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka flotilē starp simtiem, es nezinu, cik viņi bija, brīvprātīgo dalībnieku un citu, bija ļoti daudz tādu, kurus vadīja viņu ideoloģija un kuri vēlējās doties palīdzēt. Lūk, šīs organizācijas bieži izmanto cilvēku labticību. Viņi slēpjās aiz tādiem saukļiem kā cīņa par mūsu tiesībām, cīņa par apspiestajām tautām un tam līdzīgi. Un bieži vien viņi rīko kampaņas, lai vāktu līdzekļus, finansētu un uzturētu visu, kas saistīts gan ar organizēto noziedzību, gan terorismu. Atgriežoties pie mūsu tēmas, tas bija tikai neliela atkāpe. Atgriežoties pie mūsu piemēram, ir Dienvidāzijas piemērs, kur īpaši Kambodžā tas notiek uz robežas starp Ķīnu un Kambodžu. Ķīnas organizētā noziedzība ir izveidojusi īstus krāpniecības centrus. Viņi ir ieguvuši daudzas licences, kas agrāk bija domātas kazino, lai it kā legāli darbotos, bet iekšpusē viņiem ir vergi. Viņi strādā, lai veiktu krāpniecību, tātad, lai apkrāptu cilvēkus. Tātad pagaidām. Jo, kad tu tur ierodies, viņi tev atņem pasi, tāpēc tu esi iesprostots tur. To darīja arī saudieši. Ja. Kad viņi rīkoja pasaules čempionātu un tā tālāk, vēlāk atklājās darba skandāls, bez tam, ka viņiem atņēma pases un tā tālāk, viņi nevarēja atgriezties, kamēr nebija pabeiguši darbu. Tātad tā bija zināma metode, tas agrāk notika arī Indijā, Pakistānā. Tagad esmu pārcelts. Jā. No šī viedokļa mums pagaidām vēl ir nedaudz paveicies, jo pastāv valodas barjeras jautājums. Tāpēc viņi galvenokārt veids krāpniecības pret saviem tautiešiem, vietnamiešiem, ķīniešiem un tā tālāk, Amerikas Savienotajās valstīs. Eiropā tās ir tās, kuras aprakstīja Mirko, proti viena klikšķa krāpniecības, piemēram, meita dejotāja, balsošana un tam līdzīgi. Viņi iegūst visu informāciju. Āfrikā iespējams pat nav vērts sākt šo sarunu, jo Āfrikas sistēma ir tik vāja. Es profesionāli iemeslu dēļ esmu pavadījis daudz laika Subsahāras Āfrikā, dažādās valstīs. Ir kāds notikums, ko, piemēram, atceros Mozambikā pirms kādiem 10 gadiem ļoti īsi, jo redz, ka jau pagājuši 40 minūtes, mums vēl ir daudz par ko runāt. Apmēram pirms 10 gadiem, tur tā kā cilvēkiem nav uzticības varas iestādēm, vissvarīgākie ir WhatsApp grupas. Un WhatsApp grupas vienmēr tiek izmantotas, lai izplatītu viltus ziņas, propagandu un visu pārējo. Zīmīgs gadījums, ko tieši izmantoja noziedznieki, saucās gludekļa lieta, gludekļa bandas lieta. Iedomājies tikai. Tas viss notika vienas nedēļas laikā, bet tas gandrīz pārvērtās par valsts apvērsumu. Kāpēc? Tāpēc, ka izplatījās baumas, ka tas bija noticis. Mozambikas galvaspilsēta ir Maputu. Agrāk to sauc par Lorensu Markesu, un tā strateģiski atrodas tikai stundas lidojuma attālumā no Johannesburgas. Tā atrodas pie līča, viena daļa ir Maputu galvaspilsēta, bet otra ir satelīta pilsēta ar nosaukumu Matova. Bija izplatījušās baumas, ka kāda noziedzīga banda bija sākusi ielausties mājās, izmantojot gludekli, lai spīdzinātu cilvēku šajās mājās un iegūtu naudu. Tur valdīja panika, absolūta panika. Tāpēc visi staigāja apkārt ar aizdomām, līdz īstie noziedznieki sāka saprast, ka tas patiešām biedē cilvēkus. Tāpēc viņi braukāja apkārt ar gludekļiem, mašīnas bagāžniekā. Tad mēs atveram bagāžnieku, parādam šo gludekli un visi sabīstās. Mozambikā, tā kā varas iestādes nedarbojās, cilvēki paši organizējās un sarīko linča tiesu. Tāpēc ir bijuši cilvēki, kas ir miruši, jo bija apjukuši, cilvēki, kas varbūt rīkojās uz savu galvu, jo bija apjukuši. Tas viss balstījās uz viltus ziņu,
kas nedēļas laikā ieguva valsts apvērsuma apmērus. Lai jūs saprastu, cik viegli ir. Āfrikā bija vēl viens gadījums, kurā tika paziņots, ka prezidents ir miris un ka viņu ir nomainījuši. Arī tad viņi neticēja, ka tas, kurš bija atgriezies, bija īstais. Jā. Mēs redzējām šo lietu arī Itālijā pirms mākslīgā intelekta Uno Bianca periods. Uno Bianca banda. Visi sāka viņus redzēt visur. Iedomājieties, cik daudz Uno Bianca braukāja pa Itāliju, visi redzēja Uno Bianca bandītus. Varbūt tāpēc, ka kāds bija atstājis to stāvvietā kādā šķērsielā. Tie ir viņi. Un atgriežamies pie šī jēdziena. Un tur ir tas paradoks, vai ne? Tas ir, Ivans, tas, ko tu teici. Kāpēc tie no Uno Bianca izmantoja baltu Uno? Tāpēc, ka tādu ir ļoti daudz. Tieši tā. Un tā deva ļoti daudz viltus brīdinājumu. Un tāpēc pamazām mēs nonākam pie tā punkta, par ko runājam iepriekš, vai nu kļūda ir apzināta, vai arī pastāvīga neusticēšanās. Pašlaik, piemēram, tie, kas rada viltus ziņas, to vairs nedara. Piemēram, vēl viena izplatīta krāpniecība ir tāda, ka tagad mēs varam reāli laikā mainīt seju ar mākslīgā intelekta palīdzību, kā arī atdarināt balsi, taču tas vēl nav perfekti. Tāpēc, ja es cenšos panākt pilnību, mani uzreiz pieķer. Šobrīd daudz uzņēmumi ir atcēluši sapulces Zoom, Google Teams, Meet un citās platformās. Jo bija gadījumi, kad kāds bija spējis iefiltrēties, uzdodoties par izpilddirektoru ar sliktu savienojumu, lai nevarētu pamanīt mākslīgā intelekta trūkumus. Aiz tā visa bija aktieris, noziedznieks, kurš izlikās par izpilddirektoru. Un, ja nav skaidra attēla, nevar saprast, kas ir īsts un kas ir viltots. Tie ir īstie. Es pieslēdzos mašīnā, izgāju no lidostas, ir nakts. Tātad ļoti labi. Turpinām tālāk. Tagad šo mēs uzskatām par pabeigtu un turpinām ar nākamo, to par organizēto noziedzību. Mākslīgā intelekta izmantošanu, ko veids teroristu grupējumi. Šeit es jums to esmu sadalījis 3 lielās daļās. Ja vēlaties, tad pārējiem uz 3. daļu, kur pieminēsim to, kas varētu būt tieši tā, un Amerikas Savienotajās valstīs to apskatīsim sīkāk. Viņiem nav lielu bažu, vismaz pagaidām, par islāma terorisma draudiem. Viņi vairāk koncentrējās uz iekšējo terorismu. Mēs Eiropā visticamāk esam vairāk pakļauti potenciālam, piesitot pie koka, dzels, visa, kas pastāv tērauda, potenciālam, kas saistīts ar islāma terorismu, pieaugošām bažām par radikālajām grupām, organizēto noziedzību. Tātad mēs šajā 2. daļā virzamies uz sadalīšanu 3 daļās. Tātad musulmaņu brālība, kas noteikti rada potenciālu risku, pa kuru mums tomēr vēl nav daudz pierādījumu. Jo pēc tam ir, ko to parādīs. Kā jau iepriekš teicu, viņa bieži darbojās ar ētiskām, juridiskām fasādēm, balstoties uz brīvprātīgo darbu, cīņu par tiesībām, visas tās lietas, kas Eiropā ir ļoti pievilcīgas. Mākslīgais intelekts, jā, to mēs parādīsim mazliet vēlāk. Mākslīgais intelekts, kur tas palīdz šīm grupām? Questi gruppi? Tieši tā, kā jau teicu, propagandā, loģistikas organizēšanā un izplatīšanā. Šīs dienas sarunas mērķis ir nonākt līdz galvenajam punktam, kurā mēs runājam par to, kā viņi komunicē. Labi? Tātad ne visi iespējams esam redzējuši, ka viņu saziņas veids bieži vien ir ar simboliem. Un bieži tas tiek darīts, lai izvairītos. Tātad bīstamās, nopietnās un organizētās grupas nevienmēr darbojas masu izplatīšanas platformās, jo tad viņus sāktu izsekot. Tāpēc viņi neizsaka savas domas un nerunā kodētā valodā šajās platformās, jo tad būtu viegli viņus atrast. Bieži viņi izveido fórumus, kas līdzīgi kā Onion koncepts, tiklīdz tos atroda iestādes, tiek bloķēti, un viņi ātri pāriet uz citiem fórumiem.
Iesim pie matricas, lai mazliet pātrinātu tempu. Jā, runāsim tieši par nozarēm, kurās tas darbojās. Šie visi ir dati, kurus es jums esmu sagatavojis. Tad, Mirko, ja vēlies, var ielikt šīs divas prezentācijas kopienai. Visas tās ir papildināts ar avotiem, informācijas avotiem, un tās visas ir valsts aģentūras. Sākot no FIB, NSA, CIP, Eiropā, Europol, Interpol un tā tālāk. Viņi ļoti koncentrējas uz satura izplatīšanu. Bieži vien citos fórumos, kad mēs sarunājamies, piemēram, par tuvajiem austrumiem, pastāv vispārēja vienprātība. Piemēram, Izraēlas un Palestīnas konflikta gadījumā Hamas ir pārliecinoši uzvarējusi propagandas karā. Nav nekādas konkurences. Izraēla pat vairs nemēģina apstrīdēt šo propagandu. Teiksim tā ir tik pārspējoša, tik pārāka, ka viņiem tā jau ir zaudēta cīņa. Vai tas ir tāpēc, ka īpaši Eiropā tā ir gūs atsaucība? Tāpēc, ka Eiropā ir daudz, Eiropieši ir ļoti noskaņoti cīnīties par tiesībām, aizstāvēt vājos, pretoties vareno, kārtējā iebiedētāja pāridarījumiem. Tad mēs pārstājam vērot un pētīt un uzvelkam tās futbola komandas kreklu, kas mums visvairāk interesē. Tad no tā brīža vairs neklausās otru pusi, otru viedokli, bet ieņem jau iepriekš noteiktu nostāju. Tātad šajā ziņā mākslīgais intelekts ir ļoti palīdzējis propagandai. Un tad cilvēks sacenšas, jo cik zinu, Irāna, manuprāt, ir 4. valsts pasaulē pēc STEM ražošanas. Ir inženieri, absolventi tādās disciplīnās kā inženierzinātnes, tehnika, mehānika, apkope un tam līdzīgi. Tātad cilvēki ar augstu kvalifikāciju. Tas pats attiecās uz arābiem. Palestīnieši šajā ziņā ir spēcīgi, Hamas ir diezgan spēcīgas kiberstruktūras. Pamatā tās ir izglītojuši un apmācījuši irāņi un krievi. Paldies! Pāriesim pie matricas, Mirko, ja tev nav iebildumu. Tātad paskatīsimies uz aktieri funkciju, to, kas ir zemāk. Varbūt vēl zemāk. Lūk, tā ir šeit. Kā iepriekš es jums sadalīju no 1 līdz 5 pēc svarīguma skalas, tātad pēc nozīmīguma to, kā tiek sadalīts mākslīgā intelekta funkcijas un kādā veidā tas palīdz. Lūk, terorisms un izziņas ļoti palīdz propagandas vervēšanā. Mēs to jau iepriekš minējām saistībā ar nepilngadīgo, kurš tika arestēts vakar. Es domāju, ka grupa, kurai viņš piederēja Itālijā, sastāvēja no aptuveni 80 dalībniekiem, kuri saņēma informāciju un apmācību. Tātad šeit valodas barjera vairs nepastāv. Ir iespējams plaši izplatīt informatīvos materiālus. Tātad puisim bija materiāli, lai pagatavotu acetona peroksīda maisījumu, proti sprākstvielas materiāli. Tas pats materiāls, lielos daudzumos tas pats. Tie paši grupējumi, šajā gadījumā kreisie radikāļi, bieži izplata rokas grāmatas, kurās ir apmācība cīņai pret varas iestādēm un tam līdzīgi. Tātad mākslīgais intelekts ļoti palīdz propagandai un apmācībai. Organizētā noziedzība ļoti koncentrējas tur, kur acīm redzam ir nauda. Tātad vairs nav ideāli, ir tikai nauda. Tāpēc uz krāpšanām, uz naudas atmazgāšanu, uz kriptovalūtu jomu. Tagad valstiskie aktori, tie, kurus mēs iepriekš pieminējām. Dažādas valsts, īpaši Āzijā, ļoti koncentrējās uz to, lai nozagtu piekļuves datus, lai varētu piekļūt kriptovalūtu makiem. Kad veidosim raidījumu par kiberdrošību, tad daudz runāsim arī par viedtālruņiem. Tie iespējams ir vissvājākais posms visā ķēdē. Mēs glabājam pārāk daudz informācijas šajās ierīcēs, un visi ir ievainojami.
gan iPhone, iOS ierīces, gan Android. Valsts aktieri, par kuriem mēs tikko runājām, vairāk orientējas uz hibrīdo ietekmi. Tas ir tas, ko mēs iepriekš minējām. Viņi ļoti bieži darbojās tādās jomās, kas apzināti ir neskaidrs, lai nevarētu saprast, kas viņi ir, kur viņi atrodas un ko viņi dara. Bieži vien šo grupu uzbrukumi ir tādi uzbrukumi, kas tā kā viņi to var atļauties, ilgst mēnešiem ilgi. No brīža, kad esi ticis uzbrukts, līdz brīdim, kad to pamani, bieži vien paiet 6 mēneši vai pat gads. Tad viņi, apejot visus ugunsmūrus, visas sistēmas un tā tālāk, tajā brīdī, kad ir iekļuvuši iekšā, cenšas saprast, kā darbojas organizācija. Tādā veidā viņi var tevi šantažēt divreiz. Vispirms ar izspiedēju programmatūru, lai tu samaksātu par nepieciešamo failu atgūšanu savām verbībām. Tad viņi tos šifrē, un tu vairs nevari tos atšifrēt, tikai samaksājot, viņi tev tos atdod. Un tad ir otrs vilnis, kad viņi prasa naudu, lai neizplatītu tavu informāciju. Tad to viņi dara ļoti bieži, īpaši ļoti organizētas grupas. Es uzskatītu arī šo daļu par noslēgtu un pāriesim pie tēmas. No 3 sadaļām, par kurām mēs runājām, tēma – brālība, monohromā mafija un kiberkrimināli. Arī šajā aspektā es jums vēlreiz esmu norādījis visas pārbaudāmas un galvenokārt nopietnas avotus. No 3 jomām visgrūtāk pamatot ir musulmaņu brālība. Jo, kā jau teicu, pirmkārt, iestādes, Mirko, šajā daļā, kamēr es runāju, parādi abus oficiālos Francijas dienestu un amerikāņu failus. Nē, otru, to apveceļu, otru. Tas ir šeit. Šis ir Frères Musulmans, musulmaņu brāļu politika. Šis nav pavisam jauns dokuments, tas ir no 24 gada no Francijas dienestiem. Musulmaņu brālība ir oficiāla 28 Eiropas valstīs. Ar spēcīgām saknēm Beļģijā un Francijā. Francijā viņiem ir, šodien to nerādīsim, bet viņiem ir arī vietējie deputāti, bieži vien ievēlēti, kas pieder pie oficiālām partijām, kas saistīts ar musulmaņu brālību. Beļģijā tas pats. Musulmaņu brālība darbojas tikai un vienīgi oficiālā veidā. Tātad caur šīm nevalstiskajām organizācijām, līdzekļu vākšanu, propagandu, cīņu par tiesībām, tātad tā darbojas pilnīgi likumīgās jomās. Francijas dienestu dokuments dokumentē, atvainoju pa vārdu spēli, rokas grāmatas, kuras viņi pēc tam izplata privātās vietās, no mošajām līdz organizācijām, no klubiem, kas viņiem ir un tā tālāk. Ar dažām intuīcijām, negluži lineārām. Musulmaņu brālība ir ļoti spēcīga Francijā, acīm redzam iemeslu dēļ. Īpaši alžīriešu kopienās, nedaudz mazāk pārējās, tā sauktās Melnās Āfrikas kopienās. Īpaši Magribas pārstāvu vidū tie ir diezgan spēcīgi. Ēģiptieši, protams, pat spēja pārņemt varu Ēģiptē, pirms notika pretvalsts apvērsums. Musulmaņu brālība ir ļoti spēcīga Turcijā. Hamas ir saistīts ar musulmaņu brālību. Hamas, un tās ir islāma organizācijas ar sunnītu saknēm. Tātad tas ir viens no iemesliem. Nevis musulmaņu brālība, bet gan sunnītu saknes, kas ir arī viens no iemesliem sadursmēm starp Persijas līča monarhijām un Irānu. Šīta. Okay. Šajā gadījumā, runājot par musulmaņu brālību, mākslīgā intelekta izmantošana gandrīz pilnībā ir saistīta ar propagandu un materiālu izplatīšanu, propagandu, apmācību, vervēšanu. Un iespējams tajā dienā, kad oficiālās aģentūras mums to pateiks,
tie iespējams arī ir saistīti. Tas ir bijis nedaudz augstākā līmenī. Tātad apgrozot nedaudz naudas visā pasaulē, lai neradītu izsekojamību. Otrā organizācija, kas mums atgādina, ka tā nav kļūda, mokromafija ar 2 F. Nosaukumu tai deva holandiešu žurnālists, kuru pēc tam nogalināja mokromafija. Mokromafija ir mafija, kas ļoti ātri ieguva gandrīz absolūtu varu, draudot pat oficiālajai politikai, sākumā Nīderlandē, pēc tam Beļģijā. Nīderlandē viņi bija nonākuši līdz tam, ka publiski draudēja pat premjerministram Rutēm, tam, kurš sauc Paparino Trumpu, kurš tagad ir NATO ģenerālsekretārs. Viņi ir veikuši arī virkni publisku slepkavību ar ietekmīgiem Nīderlandes pilsoņiem, kuri pretojās. Tā ir mafija, kurai ir saknes Marokā. Viņi ļoti izmantoja šo plaši izplatīto coffee shop tīklu Nīderlandē un ātri pārgājis citiem veidiem arī ar palīdzību. Saknes Marokā. Tā ir mafija ar saknēm Marokā. Attīstībā, platformas un tā tālāk. Viņi ātri pārņēma Rotterdams ostas kontroli un līdz ar to arī sintētisko narkotiku importu. Tostarp opiātus, kokaīnu un citas vielas caur Rotterdamas ostu. Un viņi ar milzīgu vieglumu pārcēlās uz Beļģiju, kur pilnībā pārņēma Antverpenes ostas kontroli. Antverpenes ostu viņiem starp citu bija nedaudz vieglāk pārņemt, jo tā ir milzīga teritorija, ja nemaldos tie 135 kvadrātkilometri, un ostu pilnībā nevar kontrolēt varas iestādes. Nekontrolējama. Tikmēr varas iestādes organizējās un gūst ievērojamus panākumus. Organizējās, viņi cenšas saprast, kā viņi pārvietojās, taču šī mafija, salīdzinot ar mums zināmajām vietējām mafijām, ir ar atšķirīgu raksturu. Mūsu mafijai ir ekonomiska vai finansiāla izcelsme. Noziedzība ir vērsta uz naudas pelnīšanu. Tā ir absolūti teritoriāla. Savukārt makromafija ir mafija, kurā iesaistās daudz cilvēku no pelēkās zonas. Tātad ieroču tirgotāji, narkotiku tirgotāji un tā tālāk. Potenciāli ir arī nedaudz ideoloģijas, jo tie ir cilvēki, kas nāk no valstīm, kur reliģiskā ietekme ir diezgan spēcīga. Viņi spēja vervēt arī balstoties uz to, ka jaunieši šajās valstīs nav pietiekami iekļauti un integrēti. Tad tie ir jaunieši, kuru radikalizācija ir vienkāršāka. Pašlaik tā sevi pozicionē kā mafija, kuras mērogs un spēks ir līdzdētīgs mūsu vietējām mafijām. Tad diezgan satraucoši no šāda viedokļa. Kriminālā, pāraugot terorismā. Kiberkrimināļi būs pēdējie, par kuriem šajā sarunas daļā runāsim, arī tāpēc, ka es aizmirsu vienu gadījumu, kuru iespējams ir interesanti pieminēt. Tu man iepriekš jautāji par valsts aktoriem. Es tev nosaukšu vienu, Lazarus. Tie ir Ziemeļkorejas militāristi. Lazarus apmēram pirms 10 gadiem, vai ne? Viņš vienā nedēļas nogalē nozaga $1 miljardu no Bangladešas bankas. Vienā nedēļas nogalē. Viņiem izdevās gandrīz visu atgūt, izņemot apmēram $80 miljonus. Kāpēc tā? Tāpēc, ka šie valstu aktori bieži, kā jau iepriekš minēju, darbojas pelēkajās zonās. Toreiz vēl nebija kriptomaku jēdziena. Tie bija īsti naudas līdzekļi, tāpēc tie bija jāatmazgā. Lūk, visi šie līdzekļi nonāca Makao kazino. Tika liktas milzīgas summas dažu minūšu laikā, kas, protams, piesaistīja uzmanību. Zaudējumi viņiem nebija problēma. Svarīgākais bija atmazgāt šos naudas līdzekļus. Tātad, pateicoties šim notikumam, tika iedarbināts trauksmes signāls, bet Bangladešas banka to nebija pamanījusi.
Svētdien Makao kazino izsludināja trauksmi. Tikmēr nauda tika atgūta, izņemot šos aptuveni $80 miljonus. Lūk, valstu aktori ir ļoti ieinteresēti naudas atmazgāšanā. Tāpēc viņi darbojas platformās, kur ir viegli atmazgāt naudu. Derības, mēbeļu iegāde, luksus un tā tālāk. Kad naudas ir daudz, kļūst arvien grūtāk to atmazgāt. Mirko, ejam, tuvojamies nobeigumam. Bet es gribēju parādīt, es vienmēr tās rādu, jo tad cilvēks var apstādināt ekrānu un apskatīties. Tieši tā. Savā nodabā. Iedzer šmauku. Pirmās divas tu vari publicēt pilnīgi droši, bet arī šīs, jo tās ir minētas visos avotos. Tāpēc mēs esam... Tas, ko mēs noteikti nevēlamies radīt, ir atdarināšana. Tāpēc pēc tam varbūt vēlreiz pārstatīsim lietas, nevēlamies kādam dot gatavas receptes. Mēs tuvojamies pēdējam, un tad pašās beigās parādīsim tos divus Amerikas izlūkdienesta dokumentus. Mēs aizmirstam atsaukties uz to, kas bija tur, The Tour. Es jums ātri izskaidrošu, 2 sekundēs. Arī to mēs varam uzskatīt par oficiālu atklātu avotu. Amerikāņi šobrīd baidās no šī virsraksti zīmīgs. Man gribas smieties, bet nav daudz par ko smieties. Kāpēc teroristi neuzbrūk tiltiem un tuneļiem, tuneļu galerijām? Saskaņā ar šo oficiālo ziņojumu atkārtoju vienkārši tāpēc, ka tie tiek ļoti uzraudzīti, ļoti stingri kontrolēti. Būtu grūti to norganizēt, tas prasītu pārāk daudz laika, būtu nepieciešami lieli izdevumi, liels ieguldījums, lai visu sagatavotu. Amerikāņi vairāk uztraucas par iekšējo terorismu. Labi? Savukārt mēs, eiropieši, visticamāk sāksim vairāk uztraukties par abiem šāda veida trauksmes signāliem. Terorisms, kas nevienmēr ir saistīts ar to terorismu, ko redzējām 2000. gada sākumā, bet gan ar darbībām, kuru mērķis ir destabilizēt. Tātad visticamāk vairāk kritiskās infrastruktūras, vairāk, kā jau iepriekš minējām, saistīts ar enerģētiku, komunāliem pakalpojumiem un vispārējo. Mēs tuvojamies sarunas beigām ar pēdējo failu, ko jums iedevu. Ka Mirku tagad, starp citu, sāk parādīt, kādā veidā šie personāži komunicē. Tas ir par hashtagiem, emoji un vispārējo. Tātad šeit patiesībā nē, tas nav šis, to parādīsim pēdējo, arī šis nav, tas otrs, šis ir. Šeit tas ir, kā viņi sazinās. Šeit ir daudz iztēles, daudz kodu un galvenokārt, un te ir tas punkts, kāpēc iestādēm ir vislielākās grūtības. Tāpēc, ka apzināti tiek izmantoti simboli un kodi, kas ir pilnīgi likumīgi. Tie ir simboli, kas vienā valstī nozīmē vienu lietu, bet citā kaut ko citu. Un ja tos skatās atsevišķi, tie ir maldinoši. Tāpēc ir jāvēro modeļi, tas, kas tiek izmantots regulāri, konteksti un viss pārējais. Izskaidrosim tieši tās pirmās tos simbols, kas tur ir. Pirmais ir vārde. Vārde Kermits. Pepe the Frog. Šis tiek ļoti bieži izmantots īpaši Amerikas Savienotajās valstīs ekstrēmistu grupu vidū. Viņi bieži identificē sevi, kā jau iepriekš minējām, piemēram, Bear Wolf Division gadījumā. Apzināti viņi identificē sevi kā neveiksminiekus, proti tos, kurus visi izstumj. Es esmu vienīgais, kurš saprot lietas, un visi ir pret mani. Es esmu upuris. Tātad Mapets ir dīvaināks. Vislielākais neveiksminieks. Tāpēc es pats sevi pasludinu par neveiksminieku, jo... Šie nav redzējuši filmas Nerds atriebība, 1. un 2. daļu.
Tā ir taisnība, un tad atkal tā ir atdarināšana, tāpēc bieži vien pusauģi tos izmanto, nezinot, ko viņi dara, vai arī tā sauktais wannabe. Es gribu parādīt, ka esmu, bet patiesībā nezinu. Tas rada virkni brīdinājuma signālu, kas arī skan šajās grupās. Tad viņi noskata tos, kurus potenciāli varētu verbēt. Tā kā Vintera mums atgādina, pietiek tikai ieiet incel formā, un tur viņiem būs daudz cilvēku materiālu. Pilnīgi noteikti. Tas notiek ļoti bieži arī Twitter, X. Bieži viņi kodē tā, lai izmantotu platformas kā tam. Tas ir, kad influencera personāžs redz virkni simbolu, viņš veic retvītu, tad viņi izveido pastāvīga retvīta mehānismu tā, lai šī informācija, pat ja tā ir viltus, atzīta par viltus, izplatītos plaši. Es citēšu kaut ko, ko sapratīsim tikai mēs, youtuberi un daži no skatītājiem. Un ieteikums Džubo Drillo, Neglīto fórums un Rato Difoņa. Uzmanieties, jo man šķiet, ka tie cilvēki ir diezgan piemērota auditorija šādu veidu lietām. Jā. Tas pats attiecas arī uz šīm ekstrēmistu grupām. 100%. Starp citu, tas rada komunikācijas formu, kas ir transversāla. Jo viņi bieži izmanto fotogrāfijās, video arī simbolus, ko veido cilvēki. Nezinu, cik daudz no jums zina šo simbolu. Tas ir supremātistu simbols, kas izskatās kā vienkārši žests. Nē. Tas ir turku vilku simbols. Nē, arī viņi to dara šādi, vai ne? Tā tas ir, turku vilki ir tādi. Šis te ir white power, jo WP power. Pats Erdogans runā ar simboliem. Ja jums ir laiks, ko tērēt, ja vēlaties ieguldīt, lai padziļinātu, izpētītu šo daļu, arī Erdogans bieži dara tā. Kas tas ir? Viena nācija, viena tauta, viens karoks, viena reliģija. Tu teici arī kāds agrāk, bet viņi bija 3. Tieši tā. Viņš veda bērnus. Ne tikai simbols 3, Elhāna tīģeri un tā tālāk. Tad bieži, lai izplatītu informāciju un vēstījumus, Erdogans izmanto šo simbolu. Tātad starp musulmaņu brālību un nacionālistiem, īpaši islāmistiem, šis simbols tiek ļoti bieži izmantots. Un kā ar pārējiem simboliem? 100, klauns, tablete, diezgan laba. Jā, klauns, kafija būtībā arī tur, kā lai saka, pelēkā zona. Kafija būtībā nozīmē man vienalga, ka to lieto noteiktā kontekstā. Tā nav mana darīšana. Tas nav priekš manis tieši tā. Jā, es tajā neiesaistos. Tā ir lieta, kurā es neiesaistos. Labi. Darīsim tā, aizver šo failu un atver to tur esošo. Neinteresē. Nē, es tev parādīšu vēl vairāk. Tieši tas ir tas. Es tev parādīšu vēl vairāk, jo amerikāņi ir izplatījuši arī ceļvedi vecākiem. Lai saprastu, jā. Labi, bet es tikmēr pāršķiestīšu, lai, ja vēlēsieties tos apskatīt vēlāk. Tieši tā. Pēc tam atver to otru, to vienas lapas amerikāņu izlūkdienesta. Tas tur tiešām, to mēs publicējam, jo tas jau nav mūsu... Bet skaties, es tev saku, kā bijušais motociklists. 100 punkti. To var arī saprast kā 100% un tā tālāk. Motociklisti izmantoja pretējo simbolu. 1%. Tas nozīmē, ka mēs esam daļa no 1%. Pārējie ir tie 99%. Mirko, visi. Piemēram, man bija viens, kuru pirms kādu laiku man nācās pārstāt lietot. Es bieži sūtīju sirsniņu, kas pēc tam izpletās. Tas ir viens no neglītākajiem simboliem, kāds pasaulē pastāv. To ļoti bieži izmanto, es to nezināju, cilvēku tirzniecībā, cilvēku vidū. Jā, īpaši tie, kuriem patīk bērni. Es noteikti vēlreiz, tas ir interesanti. Slēptās patiesības simbols, pamošanās sākums, jeb tablete. Tā ir atsauce uz Matrixu. Sarkanā tablete, zilā tablete.
Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Tagad paskatīsimies to amerikāņu failā. Dažādu darbu dēļ, ko esmu darījis pagātnē, man nācās pievērst uzmanību šai runas formai, īpaši galēji labējo grupās. Magā atbalstītāji un tā tālāk. Nē, šo arī ne. Ejam uz Ecolo. Lūk, šis te, tas, ko tu paņēmi iepriekš, labi. Pārlapo to un tad ej vairāk uz attēliem. Mēs to apskatīsim. Tieši tā, skaties, tas ir tas sirsnīgs simbols, uz kuru es atsaucos, redzi? 4. Bet tas heart, tā sirds, kas aug. Tieši tā, tātad zieds. Tas ir nepilngadīgais, kas aug, Madona. Šī ir tāda kā valoda izvirtējiem. Es tev jautāju šo. Ritini šādā veidā, un kad praizets. Upuris ir nevainīgs seksuālā ziņā, viņi izmanto šeriju, jo Amerikā saka pop her cherry. Jā, tieši tā. Tu pāršķir, kad redzi šos grafiskos attēlus un izskaidro klausītājiem simbolu, kas ir malā, lai mēs to varam pilnībā parādīt. Lūk, šis jau ir veids, kā parasti runā bandas. Labi? Tad ziņojumi tiek sūtīti ar šiem kodiem. Teroristu gadījumā tas notiek daudz retāk, jo viņiem ir mazāk interesi izrādīties. Bet paskaties uz šo. Degvielas sūknis, asins grupa NG, lai uzrakstītu vārdu gang pa burtiem. Ir radoši cilvēki, vai ne? Pilnīgi noteikti, jā. To mēs iespējams redzēsim Itālijā un Eiropā pēc kāda laika, jo Amerikā tas tiek izmantots visvairāk. Tātad pirmie, kas pieņēma šo lietu. Biju redzējis, neatceros kurā YouTube kanālā, kādu, kurš runāja par eskorta vietņu pasaules valodu. Ne? Jā. Un viņš teica, ka tur runā, piemēram, lai vienotos par cenu, izmantoja autovadītāju skolas valodu. Pilsētas ātrums, kas nozīmē 50 eiro, vai ne? Tieši tā. Viņi izmantoja šo kā paradismu. Tieši tā. Pilnīgi noteikti, jā, pārlapo, jo ir vēl citas ļoti interesantas tabulas par to, kā darbojas narkotiku kodi, un tad mēs pāriesim pie teroristu daļas. Lūk, tas, ko es atradu, tad fantāzija. Goat, tas ir kaza. Visu laiku labākais, arī tas tiek izmantots. Jā, ļoti bieži par Lionelu Messi, Kristiānu Ronaldu un tā tālāk. Tieši tā, taču, kad parādījās un izplatījās sintētiskās narkotikas, tās tika saistītas ar noteiktu narkotiku simbolu, un tad ir arī kaza recepte, kas izdevās vislabāk. Skaties, ir arī mērvienība, 1 pounds. Jā, tā ir mugursoma. 8 bumba. Tieši tā. Dažādas tabletes, dažādi simboli, kurus mēs vēl redzēsim, identificē gan metamfetamīnu, gan pentanolu, gan, protams, arī kokaīnu, sniegavīrs. Redzi, šeit pat, ja paskaties vēl nedaudz augstāk, tā bija recepte, kā to izveidot. Labi, tā ir no recepšu grāmatas. Jā, tad vēl zemāk. Tad šo failu, kad tu to publicēsi, mēs to redzēsim. Ir arī citas lietas, piemēram, apgrieztais 3-stūris ekstrēmistu grupām pret semītiem un tā tālāk. Bet ir daži, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Lūkās. Džurām, paldies. Tieši tā. Exato. Nomaini simbolus. Jā, šie ir... Bet paskaties uz šo. Šis ir tas frizieru simbols, vai ne? Tā griežamā caurula frizieru simbols. Nu, tagad es visiem saku, atgriezieties savās WhatsApp sarunās vai varbūt ar savu draudzeni un paskatieties uz tiem simboliņiem, ko izmantojat. Uz šiem esiet uzmanīgi. Uz šiem esiet uzmanīgi. Tas, ko Mirko rāda, ir savu veidā rokas grāmata, kas vairāk saistīta ar islāmu. Labi?
Tātad tur ir visi norādījumi. Paldies. Viņi lūk, tas ir svarīgs. Svarīgs ir transports. Tas tur uzbrūk pats sev šķiet pareizi. Kaste, tā ir pirmā, vai arī cita zīme, piemēram 4, ko jums parādīju, M-tauhīds. Ir tikai viena patiesība. Mēs. Jā. Jā. Nopūšās, piemēram, pēdējo, jā. Šie simboli. Nebija arī slavenā pistola, jo kādā brīdī tas rada problēmas ar Higgsu vai Facebook. Neatceros, kāpēc viņi nomainīja pistoli, un tur bija tā maska, kas teica, es to atkal uzlikšu uz switchu. Visās vietnēs visi bija koncentrējušies uz to, ka tā ir pistole. Puritāņi nevar pat izmantot pat pistoles ikonu, varbūt tieši tāpēc, ka to izmantoja šādos kontekstos. Arī šeit atkal viss ir jāskatās. Mirko, tu lieliski saprati kontekstu. Piemēram, ir arī tas simboliņš ar kundzi vai kungu, to mēs izmantojam bieži. Tas, ko izmanto galēji labējā vidē, nozīmē ko citu. Tu, piemēram, tagad tikko parādīja augšā bija Pepe de Frank, kas to paskaidroja, bet vēl nedaudz augstāk, vēl mazliet. Vēl mazliet, lūk, 3. lodziņš. 2. simbols, tas ir musulmaņu brālības simbols. 2 sakrustoti zobeni. Labi, tātad, ja mēs sākam tos jaukt, lūdzu, nedariet to. Nedariet to mājās, šeit to dara profesionāļi. Tieši tā, tas viss ir jāizpēta. Saprot, ka ja to pēta vecāki, tas var radīt arī satraukumu. Kā vienmēr, nav jēgas komunicēt, pļāpāt, dialogā, mēģināt saprast, kas notiek. Šis ir pēdējais, pēc kura mūsu saruna beidzās. Šis ir svaigs no 16. marta, lūdzu. Tas ir ļoti garš, mēs to ieliksim, pēc tam jūs to izlasīsiet. Bet ir 2 lietas, kas amerikāņus dziļi satrauc, tikai 2. Pirmā ir kibertelpas karš. Space war, okay? Labi, viņi ir ļoti noraizējušies. Kāpēc? Tāpēc, ka viss, kas notiek kosmosā, tātad ar satelītiem, tā pati Krievija cenšas izveidot savu Starlink tīkla paveidu. Ķīniešiem, protams, ir daudz lielākas iespējas. Amerikāņi nekādā gadījumā nevēlās zaudēt ne kāru par kosmosu, bet galvenokārt viņi vēlās sevi pasargāt. Un tas, kas attiecās uz otro amerikāņu trauksmes zvanu, ir tieši saistīts ar hibrīda tipa uzbrukumiem. Šodien laikrakstā Corriere bija raksts. Patiesībā es to apspriedu ar savu labu draugu. Es domāju, ka mūs skatās arī Aleksandrs Grīnbergs, kurš vēlāk būs Mirko Aleksandra kanālā. Es domāju, ka tuvajos austrumos viņš ir cilvēks, kurš vislabāk pārzina visu Irānas sistēmu, lielisks cilvēks. Viņš iespējams runā 10 valodās. Man kļūst neērti, kad runāju ar viņu. Viņš bija uzrakstījis rakstu. Ļoti interesanti. Šodien atradu vienu versiju, kas, manuprāt, nav iedvesmota no viņa raksta, laikrakstā Corriere, par Irānas mozaīka veida organizāciju. Tas izskaidro zinkārīgajiem vai tiem, kuri nebija īsti sapratuši vai pamanījuši virkni rīcības modeļu, kādi bija Irānai. Kā uzbrukumi Turcijai, uzbrukumi Omānai un tā tālāk. Tā ir interesanta, un to man deva Kamehinejs pēc pagājušā gada jūnija tā bija. Sadalījums ir mozaīka veida, vairs no piramīdas, tāpēc nav vairs virsotņu, kuras, ja tās likvidē, tad pārtrauc plūsmu, bet sadalījums ir veikts mozaīkā. Tad ir daudz šūnu, kas darbojas patstāvīgi ar savu doktrīnu, bet ar saviem lēmumiem. Bet ar domu, ka nogāžot līderi, viss sabruks. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo tā ir vairāk horizontāla pārvalde, kur, ja izkrīt viena daļa, neviens nepārņem citu.
Tieši tā, viņi arī bija pie tā pieraduši. Irāna klīda makabra anekdote, ka, kad vajadzēja iecelt ģenerālštāba priekšnieku, bija jājautā Mossad. Viņi paši savā starpā par to jokoja. Tātad, īsumā, sistēmu un izlūkdienestu infiltrācija ir ļoti izteikta. Mozaīkas sadalījums, kas starp citu bija doktrīna, kas tika izplatīta arī masā, tas darbojās apmēram šādi. Tas viņiem ļauj brīžos, kad nav iespējams sazināties pa parastajiem kanāliem, darboties un turpināt darboties daļai autonomā veidā. Šis ir viens no jautājumiem, kas visvairāk satrauc Amerikas Savienotās valstis, un tas satrauc arī mūs, eiropiešus. Jo vientuļos vilkus ir ļoti grūti atklāt. Iestādes ir apņēmušās un strādā cītīgi, kā redzējām iepriekš. Ekosistēma, kurā viņi darbojas, ir ļoti sarežģīta. Tā mainās katru dienu. Tā ir grūti izpētāmas sajaukums. Un bieži vien, kamēr viņi pēta, cita veida organizācijas jau ir apsteigušas iestādes. Es teiktu, ka 23, 24 mums gandrīz ir šis stars. Jo tad būs spēle. Kādam interesē skatīties, kā 11 pārmaksāti tipi dzenā bumbu. Man īpaši neinteresē, bet es centos, neteiksim, pārklāties ar citām lietām. Avotus atradīsiet aprakstā, esmu ielicis saiti ar visiem avotiem, tāpēc jūs tos varat lejupielādēt un analizēt. Nelietojiet pārāk daudz emociju zīmju. Šodien citādi es nonākšu kādā sarakstā. Tāpēc, manuprāt, mēs sazināsimies un tiksimies piekdien tiešraidē par Irānu, kur noteikti būs arī Moro. Noteikti es dziedu arī citu kapitīni. Tu viņus vervē, tātad ar mākslīgo intelektu. Es viņus tikai paraugoju. Drīz man būs savs digitālais kapitīni. Mans digitālais Moro. Es ļauju viņiem runāt 12 stundas pēc kārtas, kā maratonā, paši par sevi. Tieši tā. Lieliski, Mirko, ko lai tā saku. Vēlreiz paldies par uzaicinājumu un paldies visiem taviem klausītājiem, kuri bija tik pacietīgi un klausījās mūs. Un ceru, ka viņi padziļinās savas zināšanas nevis par mākslīgo intelektu, bet gan par to, kā aizsargāties no šīs pasaules, kas tuvojās pateicoties tam. Ar labu nakti. Un ar labu nakti tiem, kuri mūs skatīsies pusnaktī. Pirms tam es vēlējos pateikt pēdējo lietu, ņemot vērā, ka šeit ir OSI inteliģences pārstāvis. Mēs virzamies uz priekšu, mēs testējam klientu, ar kuru jūs varat veikt izkliedēto aprēķinu, lai mums palīdzētu. Es ļoti pateicos visiem, kas ir rakstījuši komentārus zemāk, un es atstāšu datoru ieslēgtu, un es jums palīdzēšu ar šo klienta ideju. Piemēram, setī, lai jums palīdzētu klasificēt avotus un tā tālāk. Un arī ar visām e-pasta vēstulēm, ko esam saņēmuši un ko es pārsūtīju komandai. Tās tiks izvērtēts atbilstoši kompetencēm tiem, kuri vēlas palīdzēt ar to, ko mēs drīzumā publicēsim, kas ir ārpus lietotnes, kas klasificē un tā tālāk. Jebkurā gadījumā strādāt kopā ar kopienu, gan faktu pārbaudas, gan apkļūdošanas, gan ieguldījumu ziņā. Tieši aparatūra ar šo programmatūru, kas jebkurā gadījumā patērē maz resursu. 10% maksimums, 15%, ka jūs neko nedarat. Jo šāda veida klasifikācijas veikšanai jebkurā gadījumā ir nepieciešami milzīgi līdzekļi. Savukārt, izplatot to šādā veidā, ar visu atbalstu varētu panākt daudz. Jā, man patīk tas, ko dara datu racēji, piemēram, Hashminer, kas izmantoja tavu video karti, kamēr tu gulēji, un tev maksāja bitkoinos daļu no iegūtā bitkoina, kopā ar citiem lietotājiem. Šis ir vairāk vai mazāk tas pats, bet tas ir domāts faktu pārbaudēji, avotu klasifikācijas uzlabošanai, kur jau ir 12,500, un tādējādi beigās iegūt daudz patiesāku informāciju. Bez aizspriedumiem un nepārtraukta, jo mēs tās iegūstam no simtiem valstu, ne tikai no Itālijas, Anglijas un tā tālāk, tāpēc tās sniedz ar vienu interesantāku ainu. Jo varbūt ir kāds puisis Bangladešā, kur es nepazīstu, kurš ir korespondents Ukrainā un redz kaut ko tādu, ko mēs īpaši neredzam. Arī tāpēc, ja paskatās beigās. Lielākā daļa ziņu, ko sniedz arī mūsu pašu laikraksti,
Gandrīz visas ir Associated Press, Reuters, Bloomberg, UC aģentūra atkārtojumi. Tāpēc tās ir ļoti līdzīgas. Lai atrastu pietiekami labas ziņas, tev jāmeklē pie atsevišķiem karavīriem, blogeriem vai tam līdzīgiem. Tātad paldies visiem un uz drīz tikšanos! Paldies visiem!